Jā, otrā diena sākās mums ar kapteiņu sapulci. Kuras laikā tad arī tika izrunātas lietas, kas bija pirmajā dienā neizrunātas. Pēc jautājuma apspriešanas jau turpinājās tas interesantākais, aizraujošākais, kas ir šo sacensību, tad, kas starta kulminācija izlozes. Un, kā parasti ierasts, tad izlozes laikā ir komandas, kurām paveicās un kurām ir, liekas, viss šluss. Sacensības ir beigušās, jā. Bet jā, tās emocijas tiešām parādīja to, cik komandas ir tiešām tajās sacensībās iekšā, jā. We'll be enjoying the time spent here. Lots of skills are already trained and lots of skills are still to be trained. Un tālāk jau pēc sektora izlozes komandas sāka doties uz savām izlozētajām vietām. Katrai valstī tās 3 zonas ABC, kur tad komandas gaidīja to pirmo signālu. 10:30 ir pirmais signāls, kad droši vien dzirdēja arī petardi. Un tas ir tas moments, kad komandas drīkst ieiet iekšā sektoros un jau sākt gatavoties, būvēt teltis, likt kopā makšķeres, gatavot kaut kādas ēsmas, jā, un gaidīt jau otro sacensību signālu, kas ir starts. Jā, lielākās cerības ir uz B9, tur vajadzētu būt daudz zivīm, tā kā Inga ar Loretu paspēs pastrādāt riktīgi. 12:30, tas ir tas brīdis, kad lido makšķeres iekšā. Mums šeit ir 45 komandas, katrai komandai ir 4 makšķeres, un viņas visas vienlaicīgi tiek 12:30 iemestas. Mēs kā tiesneši apsekojot jau komandas, esam redzējuši copes šajā īsajā periodā šodien pa dienu. Neteikšu, kurai valstī, tas lai paliek noslēpums, ir bijušas jau zivis pirmajā dienā. Visnotaļ pozitīvas emocijas, labu sektoru. Daudz darbu. Bet galvenais zivis. Jā, daudz darbu, zivis. Jā. Prieku sejā, prieku komandā. Un arī kopumā skatīties vakardienas fantastisko noskaņojumu, kas valdīja atklāšanas ceremonijā, kur visas valstis bija apkampušās, smaidīgas. Jā. Pēc šī rīta, šitās rīta skriešanas, viss turpinās, komandas ir fantastiskā noskaņojumā, ķer zivis, lai būtu spēcīgākais. Bet par to, kā attīstīsies notikumi dienas gaitā, mēs jau uzzināsim rītdien.